Piektdienas vakarā Parīzē atklās Olimpiskās spēles, un viens no cilvēkiem, kas to redzēs klātienē un dalīsies savos iespaidos Latvijas televīzijā, būs Māris Rīmenis, Latvijas sporta ziņu seja, cilvēks, kurš jau 16. reizi brauks uz Olimpiskajām spēlēm. Māri, ar ko tu visvairāk gaidi no šīm te spēlēm Parīzē? Kas ir tavs sajūta? Sajūta divējādas. Viens, es gaidu, ka tās spēles beidzot pēc 2 spēļu pārtraukuma būs tādā ziņā atvērtas un brīvas, ka nav Covid-19 pandēmijas. Tas bija vienkārši šausmīgi. Jāatcerās Tokiju ne tik traki, bet jāatcerās Pekinu. Tas bija kā brīvprātīgo cietumu. Es teikšu atklāti, ja tu visu dzīvi atcerēsies un ka tu beigās dabūji to sarkano zīmogu jau izbraukšanai uz kārtējā ikdienas Covid pārbaudas, to visu labā Ķīnas valodā, protams, tur uzvārdu vārdu angliski, ja. Tad tu tā atvieglot nopūties katru dienu. Viens no mūsu grupas jau nonāca tā izolācijas, viesnīcā, vēl ne slimnīcā uz nedēļu, ja. Tur bija ārkārtīgi stingri. Tikai viesnīca, tikai sacensība vieta, kur tev jābūt. Man komentētājiem bija labi tas, ka es viens komentējis, protams, komentēju bez maskas tajā vietā. Viesnīcā to es bez maskas, protams, savā vienvietīgā numurā, jo vienvietīgi viss bija numuri. Bet pārējais bija tīrais ārprāts, tu nevari pat iziet laukā no viesnīcas. Ja? Un tā visu laiku. Tokijā bija tā, ka tas bija 14 dienas. Pekinas laikā bija arī tas Covid vistraģiskākais, man liekas, 22. gada februārī. Un tad tās 14 dienas visu laiku tās provas negatīvas, un tad ir zaļais kods, telefonā aplikācijā, un tad tu vari iet, jo tev uz ielas var pārbaudīt līdz tām 14 dienām arī, protams, tu biji ierobežots, bet tu varēji vismaz 15 minūtes ar GPS aiziet uz tuvāko veikalu, kas ir 50 metru attālumā burtiski. Tas 7up, un kur tu vari kaut ko nopirkt, jo viesnīcā nav ko ēst ne pusdienās, ne vakariņās. Tā viesnīca ir ļoti maz, tev kaut kas jāēd ir, ja tu esi mājā, ja? Tas bija vienīgais, bet Pekinā nekur. Tādā ziņā es sagaidu, ka spēles būs labākas, bet te tas lielais jautājums ir, protams, drošība un terorisms, jo, kā mēs zinām, tas ir, terorisms mūsdienās tā ir, liela bēda visiem. Tie kari iespaido un tā, protams, Ukrainas cīņa pret Krieviju, tas ir šausmīgi un nekāds pamieris jau, manuprāt, no Krievijas puses netiks ievērots, tāpat arī tur viss tas gazas konflikts, Hamas pret Izraelu pret Hamas. Protams, ir arī mazāk kari, ja, ko mēs tur globāli nezinām, Āfrikā. Tas ir tālu un mūs neskar, bet es domāju, ka pēdējā laikā tā pamiera nav. Lai gan aicina jau tur visu un Baks aicināja un viss, ka tas terorisms tur ir jau tagad no 18. jūlija, viss ir pilsētas centrā praktiski slēgts pie sienas, kur atklāšana īpaši vietējiem ir caurlaides QR kodi. Arī tie, kas tur strādā, protams, ātrā medicīniskā palīdzība. Tur nevar iekļūt. Metro stacijas ir daudz ciet, un 26. tur praktiski viss būs ciet centrā. Es domāju, tur būs jādodas vismaz 5-6 stundas nepārspīlējot uz atklāšanu. Mums 2 komentētājiem parasti ir kādi 4, jo vēlāk nevar vienkārši tur visu noslēdz, un tu netiec vispār klāt. Un tad tur tās centās drošības un tam līdzīgi. Un jācer, ka tur nebūs kaut kas pēdējā brīdī, kaut kas ļoti nopietnas terorismu draudos, jo ir plāns B pārcelt uz Trocadero laukumu un plāns C pat pārcelt uz Stade de France atklāšanu. Protams, ka tur ir vieglāk nosargāt, visvieglāk tieši stadionu, jo viņi tur sargā pret droniem, bet tur ir tomēr mājas diezgan tuvu, un tu pats saproti, ka ja tur kāds ir nolicis kaut ko pirms 2-3 gadi, jo tas plāns jau bija skaidrs pirms gadiem, Tokijā, pirms 3 gadiem bija skaidrs, ka būs uz sēnes centrā un pie sēnes, ja. Tad es nezinu. Tas, protams, un tas, ka Izraela, protams, ir pielaista, un tas nepatīk tai ekstrēmiskai islāma pasaulē, protams, tas ir, es domāju, tas karš tādā veidā Krievija pret Ukrainu tā neietekmē. Tieši to tur vairāk viņi baidās par tiem kiberuzbrukumiem. Tas pirmais gan tas nebija, tas bija tā kļūda, kas bija pagājušo nedēļu, ja, ASV kompānija, bet viņi baidās noteikti no kaut kādas kiberuzbrukumiem arī sistēmā, kas nokaut, ļoti daudz ko var nokaut, protams, transportu un tam līdzīgi. Bet terorisms, jā, es rēķinos to, ka tie cilvēki nesaprot, arī viņi domā, ka tur tikai tāds prieks, bet ja jūs ejat tagad lidostā un lidojat, tad jūs zināt, ka tā drošības kontrola nav tik, diezgan skrupulozi, ja, un jāstāv rindā, bet tu katru reizi, kā tu aizbrauc uz to starptautisko televīzijas centru, kur tu strādā, ja tu nekomentē tieši no vietas, teiksim, kā vieglatlētika vai peldēšana. Mazos veidus jau mēs nekomentējam no vietas, jo tas ir pārāk dārgi. Tad tu aizbrauc atkal uz mačiem, tev katru reizi ir tā drošība jāiet katru reizi, un cik tas paņem laiku? Tas paņem dienā ārkārtīgi daudz laika. Sliktākais piemērs man līdz šim bija Salt Lake City, tas bija neilgi pēc 11. septembra, ja, 2002. gads. Tur mēs nostāvējam Marijas Andersona drošības rindā, žurnālisti, kur ir atsevišķi rinda, kur ir mazāk nekā skatītājiem, bet kuriem ir vairāk ko pārbaudīt. Tur vienalga laptops, kameras,
vienalga fotoaparāts, ziema, apģērbs. Mēs nostājām ārā, tai drošības rindā nepārspīlējot 2,5–3 stundas, bija kaut kādi -12 grādi arī tur. Tur bija labi, ja, un atklāšana arī visu laukā tur varēja pārcelt, ja. Tas vienkārši šausmīgi nenormāli iekavēt jau to darbu, un tas ir tas, kas, ko skatītāji neredz, ja. Tur sportistiem ir daudz vienkāršāk, jo viņi jau ir drošībā iekšā ciematā. Viņas ved, noslēgtā, tur pat aizīmogo bieži, tur nekur neapstājās, lai redz, ka tas zīmogs ir durvīm priekšā. Viņas ieved viņi tur tādā privileģētā kārtā, bet arī žurnālisti nav un skatītājiem vēl trakāk. Skatītājiem, protams, tie ierobežojumi, ka viņš nevar neko tur nākt, man liekas, ka lietas arī pat nevar, ja? Tikai lietas mēteli. Un tur ir vispār ierobežojumi, protams, tā kā uz lieliem koncertiem, bet žurnālistiem, kā mēs zinām, arī mums, tev ir laptops, tev ir, telefons, protams, ir skatītājiem. Tev ir ļoti daudz tie līdzekļi, ja, tur fotogrāfiem, un katru tur nenormāli skenē un pārbauda, un, protams, ka tā jābūt, un kameru, un tas nav tik ātri. Pa laimi vasarā tas ir ātrāk nekā ziemā, jā. Jo ziemā tev vēl jānovelk jaka, jānovelk zābaki un tā tālāk, kamēr tu saģērbies, tur tā rinda stāv, vai ne? Tā kā, ko es sagaidu, ka tur nebūs nekāda pārpratuma tajā jomā, kad nebūs nekāda kazus, jo kaut kā tur ir daži noķerti, daži ir, es domāju, ka tur viss līdz galam mums nestāstīja, bet es domāju, ka tas ārkārtas stāvoklis tur jau ir sen, bet es domāju, ka būs tā atklāšana uz tās sēnes, un tas pasākums būs grandios šoreiz. Tas ir, piedod, Mārk, es pārtevs, tātad es nebiju dzirdējis par to atklāšanu, vēl neesmu sācis visas lietas lasīt. Vari pastāstīt pāris vārdos? Tātad sēna ir upe, kas tek cauri Parīzei, turpat gar Eifeļtornis arī netālu no šīs upes, ja es nekļūdos. Un, kāda tā ideja ir tajā atklāšanas ceremonijā? Ideja ir skaidra, to ideju es varu runāt, jo es jau vairāk arī nezinu. Ģenerāli mēģinājumi nebūs šoreiz, tāpēc, ka vispār jau pirmo reizi un vienīgi izbrauc ar tām laivām tikai pirms nepilnu mēnešu, jo pirms tam bija tur martā ūdens pa lielu, tad bija atkal kaut kas, jā. Bet viņi mēģina kaut kā atsevišķu, un tas ir zināms, kas nav varbūt noslēpums, ka tos 6 km garumā viņi tur brauks, jā. Un kā tas būs un ko tas būs, tas pārsteiguma moments būs liels, bet katrā ziņā tu iedomājies, ko tas nozīmē abos krastos tie skatītāji, kuri samazināti tagad līdz, man liekas, kaut kur pie 300 000 no 600, un tās biļetes vajag tajās tuvākajās vietās, tālākās nē. Tu praktiski neko neredzi, bet tā drošība arī attiecās uz viņiem, bet iedomājies, kas pa perimetru tev ir jānosargā. Un, protams, vēl ir viens Dieva dāvana vai Dieva lēmums laiks, jo tas tomēr nav stadions, tur viss, kā saka, brauc ar kuģīti vai plostu, un tas 4,5 stundas es varu garantēt, ka būs vienmēr ilgāk. Tad, ja līst, tad nav patīkam nevienam, ne skatītājiem, ne komentētājiem, ne tam sportistam. Protams, ja es nezinu, tās mūsdienu tehnoloģijas, ja nav kaut kāds liels ciklons vai liela nelaime, es domāju, ka tās tiks pielietotas, jo organizators sola, ka nelīs, kaut arī es tagad skatos, tur 2 norvēģi rāda, ka piekdien līs, tur 3. rāda, ka nelīs, ja. Es domāju, ja kaut kas ļoti lokāls, tad mūsdienās to var izkliedēt, tos mākoņus, jo tā stadionā ir slikti, ka līst, bet tur daļa skatītāji ir apakšā. Tur jau jumts lielais Stade de France, ja, vienalga, tās pirmās rindas varbūt ne, bet ja tas ir ārā un lielā posmā un daudz cilvēku, tas ir diezgan šausmīgi, ja ir lietas, un tas ir tas, ko var tikai tur augšā ietekmēt. Varbūt, kad mūsdienās var mazliet ietekmēt arī, ja nav kaut kas ļoti globāls. Ja ir ļoti globāls ciklons vai vētra, tur neietekmēs ne ar kādiem tur mākoņu izklīdinātājiem, ja. Mārija, 18. spēles kopš neatkarības atjaunošanas Latvijai. Ja, 16, kurās tu biji, un bija 92. gadā vēl 2, tātad 2 spēles, toreiz Alberville un Barcelona. Šis garš ceļš, ko mēs esam nogājuši, 32 gadi kopš atgriešanās pilnvērtīgas olimpiskajā saimē, cik savaļņojoši tas tev ir tur redzēt to Latvijas karogu? Ir jau, mums jau tagad ir maza komanda, saka jau maza un laba, bet, protams, būsim atklāti, tā ir skaitliski vismazākā komanda, kāda ir bijis. 29 cilvēki. Basketbols būtu jau 41, tuvu lielākajai, ja. Toreiz bija Pekinā basketbols sievietes, ja. Pa medaļām es te baidos, grūti prognozēt, jo tās prognozes ir tādas, ka arī startautiski globāli rāda, tur vairāk nebūs nekā, ka būs, ja. Bet, protams, mums ir 3x3, kur ir 8 komandas, mūsējais ir stipri, ceturdaļfinālā viņiem būtu jātiek, un tad jau redzēs, tur ir 6. jābūt grupā no 8. Ir kā to vajadzētu, tur tikpat labi var vinēt, un tikpat labi var palikt, kā teikt, 5 līdz 8. Ja tu paliec 7, 8, tad ir slikti, protams, ja.
tad ir slikti, bet tur nejauši nevar palikt, jo tur tomēr 7 Katrs ar spēles. katru visi nospēlē, jā. Tur nejauši, tur sešniekā ir jābūt, to vajadzētu, ja tomēr ar tādu sastāvu. Pludmales volejbolists, protams, ir labas desmitnieku spēlētājs, Aļona var vinēt turnīru un viņi var zaudēt pirmā spēlē. Par Aļonu kaut ko prognozēt ir grūti. Mārtiņš Blums var būt desmitniekā, Suharevam ir jābūt praktiski, viņš ir A grupā, viņam jābūt sešniekā. Ir šāvējas perspektīvas, ir melnais stumšais zirdziņš daudziem, bet mums ne Toms Skuiņš, kas tagad pēdējos posmos jau reāli atpūtās, izņemot to vienu, kur viņi aizbrauc. Par riteņbraukšanu tur runā tagad, jā. Tur pēdējā viņš pilnīgi atpūtās. Viņš jau no rīta ielika, es skatījos Twitterā, ka viņam ir 22 minūšu pārsvars pār to nākamo vietu, 40, kur tur, ja es aizmirsu, kāds viņš bija 45. Ja? 22 minūtes, tur praktiski mums ar tevi jābrauc, lai mēs zaudētu 33 kilometros. Viņš nobrauc pa 125. vietu, tāpat palikt. Protams, tu nevar 22 minūtes atvīnēt, tā kā Pogačaram 5 ir, nevar neviens atvīnēt, pat ja viņš būtu otrais. Ja? Tad es domāju, viņš taupījās. Pogačars jau tagad pat paziņoja, ka nebrauks, jo Pogačars varētu nobraukt tādu distanci, jo tur ir 3 kāpumi beigās pie Monmartas. Ja? Un tie kāpumi ir 3 reizes apaļ jābrauc, tā kā atbrauc atpakaļ. Tas tāds riktīgs viendienas, 273 km. Es teikšu, ka Skuiņam tā trasi ir parocīga, tie kalnieki, tur tie lielākie nav tie labākie. Protams, tur ir Van Aerts un Van der Puls un viss pēc kārtas, kurš gan var braukt arī pirms tam kalnvelospēds. Un Pitkoks arī tāpat, bet tur visādi var būt. Bet, jāsaka tā, tāds brīnums, ko Romāns Vainšteins savulaik izdarīja 2000. gadā pasaules čempionātā, kur konkurence tomēr daudz lielāka komandā par 6, ja, kur ir 180 kopā, nevis 90, te ir dažas vēl īpašās vietas. Te tas sastāvs nav tik spēcīgs. Te arī nianses ar tām rācijām, te nav tik vienkārši, ja, komandas starpā. Ja. Kad es domāju, ka ir iespēja, ja to Romāns paveic ar vienu fiziku, tas ir tas pats, kas Toms varētu teikt viens, jo tā konkurence tomēr uz pusi mazāk. Jāteikt pareizi atrāvienā? Pareizi atrāvienā, bet vienam ir grūti tas, ka tur aizbrauks, tu nezini, ķert, neķert. Tu noķerši, tagad viss noķert, tu esi spēks iztērējis. Tu nenoķerši, tie aizbrauc un tu esi pazaudējis. Tur ir ārkārtīgi jāpaveicās, bet, ja viņš tur kaut kādā atrāvienā ir, protams, ja grupa atnāk kopā, bet kopā neatnāks, jo 3 apļi tur beigās Parīzē, tur grūti noturēties grupā, ja. Tad viņš arī nav tāds sprintētājs, viņš nav tā kā Romāns, ja. Bet, ja tur tāda atrāviena, viņš tiek desmitniekā, tur visādi var būt, aizbrauc 6. Jo arī tie lielie jau arī skatās, Skuiņš, viņš ir labi zināms, bet tomēr tas nav Van Aerts vai kas cits, jā, vai Evenpuls, jā. Ķert viņu, neķert viņu, un jāizmūk, visādi var būt. Saprot, riteņi arī tāds, var sākties lietas, piemēram, Viņi ir aizmukuši 2 minūtes, paliek tur 20 km un sākās lietas. Pamēģina lietas laikā noķert, tas ir grūtāk. Tur pagriezienos jau lielākai grupai grūtāk. Tā kā tur visādi var būt. Tur ir tie veidi, ir, protams, veidi, es teikšu atklāti, kur mums tās cerības varbūt uz tām medaļām nav nekādi. Protams, ir šķērpmešana, kur mēs nekad nezinām, ko dāmas izdarīs, cik vesela būs līdz mūsu sirmā, kas kociņai būs, ja būs tā kā pasaules čempionātā. Pērn tā būs labi, ja būs tā kā šogad netik labi. Puikām ir mazliet grūtāk, es teikšu, kā ir šķērpmešanā, tur tomēr tie labākie met pie 90. Bet, tur visādi. Vienā metienā varbūt var trāpīt. Kovals savulaik 6. metiens un medaļa Pekinā, jā. Bet tev jātiek vispirms ir pie tā 6. metiens, nozīmē 8. Nē, es neredzēju. Tā ir nianses, ka es taisīju dienas grāmatai, vakarā man bija pusstundu palika līdz dienas grāmatai, tur 15 minūšu gājiens varēja kājām aiziet. Un, tur mazliet laicīgāk jābūt, un es aizgāju pirms tās pēdējās sērijas, jo tur arī neizskatījās. Un tieši, kad es izgāju jau no stadiona ārā, tur jau maz kas notiek, te vakarā nāca pusnakts, un pēc vietējā laika uzreiz tāds, tur tas stadions pilns, un izrādās, ka tas bija, kad Kovals dabūja to medaļu pēdējā, ja. Es neredzēju, es nemelošu, jo man nebija laika palikt, es nevarēju palikt vienkārši, bet es atnācu, jau ienācu iekšā jau, tajā laikā ja nebija tur tāda sakara, WhatsApp jau 2008. negāja, ja tur arī ar to internetu, un īpaši Ķīnā es iebraucu iekšā, man viss bļauj jau kā medaļa, ja nē, tur tā sanāca, nevarēja būt līdz galam, jo tev jau olimpiskās spēlēs tā, ka tu kaut ko dari, tu esi pie tā savu piesiets, un ja tev ir brīvs laiks, un tu vari kaut kur paspēt, tad tu vari aiziet, ja nav tas Haidemāna event, kur tev vajag biļeti, viņi pa brīvu, bet viņi, maziem dala mazāk nekā lieliem, protams, nevis tur CDF vai RD vai es nezinu, amerikāņiem, ja, protams, tur kaut kādi iedala, bet tad tu var aiziet uz turieni. Ja nevar, un var paspēt, ja, piemēram, tagad būtu basketbols, viņam spēlēt Lillē sākumā, tas ir 230 km, un tas ir tur vismaz pusdiena, lai kā tas ātrvilciens iet, tev jātiek līdz viņam, jātiek vai arī šaušana, kur jau Dāvids Enštreits jau saplānojis, kā tur braukt, tur tomēr Rašmanai labas cerības, tas ir 270 no Parīzes. Ja es brīnos, jo šaušanā nav tik liela tā arēna, ja, nav.
Kāpēc to nevarēja ietaisīt tuvāk? Vai viņiem nav kādi? Ja? Tas ir diezgan dīvaini. Parasti ir ārēšanas baseins, kanāls tālu. Tas ir tagad 40-50 no centra, kas ir diezgan tuvu. Protams, kalnu riteņbraukšana tur ir 40, tas loģiski pilsētas centrā nebūs. Bet kāpēc tur ielikt to tik tālu, es nesaprotu. Un arī basketu, var saprast, ka vien brīdi pārāk daudz to cilvēku un to vienību arī ciematā ir tā kapacitāte, un tad ieliek tālāk, un tas ceturdaļfināls būs jau no Parīzē, bet tā tas būs Lilē, un handbolā, man liekas, ir otrādi Parīze, un tur atkal fināli, un tur kaut kā mainās, jā. Es nezinu, tas varbūt nav, bet tā ir tā globālā tēma, ka tās spēles ir pa lielu, un tas ir visiem skaidrs. Mūsdienās ir pa lielu, ne tu var izsekot, ne skatītājs var izsekot, tas ir pa lielu. Māri, par karogu nesējiem. Mums nes tātad Nauris Miezis, 3-3 basketbols, un Tīna Graudiņa, pludmales volejbolists izcilā. Pagājušās olimpiādas 4. vietas īpašniece. Kā tu redzēji, nevajadzēja Ostapenko nest, tomēr viņi ir visappazīstamākā no Latvijas sportistiem. Viņi ir absolūti pasaules sporta zvaigzne. Tenis ir ļoti liels sporta veids. Jā, gan nē. Viņi varbūt negribēja. Gan nē. Es domāju, viņi abi divi kopā, tu parasti tagad, ap dzimumu, sievieti, vīrietis, nes tas visiem, Lebrons James. Mums būtu, ja būtu Latvija, varbūt Porziņš būtu vesels, basketbols būtu kvalificējušies, būtu Porziņš un Ostapenko, piemēram. Jā, bet viņš būtu Lilē, viņš gribētu braukt, jā. Tad, James gan arī kaut kur Lilē, ne ciematā, jādomā, amerikāņi nekad nav ciematā dzīvojuši, viņi paņem kaut kādu luksus viesnīcu vienmēr, visās spēlēs. Bet, vienalga viņam jābrauc, Bet, labi, tā pirmā spēle un tā grupa, viņi tomēr spēcīgi, lai gan kā tagad rāda pārbaudas spēles, varbūt nemaz nav tik spēcīgi. Bet es nezinu, tā, it kā, ja mēs tā pēc tā skatu, viņi ap divi ļoti stalti, vai ne, ap divi gaišmataini, ļoti labi no Olimpiskās. Nē, viss forši, es neko nesaku. Protams, es nestrīdos, tenis ir mans veids, un tāpat tu esi trenējies, un mēs pat esam spēlējuši, bet jā, tas tā ir. Es domāju, vienkārši no valsts reklāmas ziņā. Viņi ir French Open uzvarējusi. Bet tas ir viens, ka viņai tā izloze 25. Izloze 25. bet grafiks būs aptuveni 26. no rīta. Viņai varbūt ir 27. jāspēlē no rīta. Tas ir 5-6 stundas, ja tu esi aizņemts, ja tu nes karogu. Jā, un tu esi kājās vēl. Labi, ja tu brauc tais laivās, varbūt tur var apsēties, bet vienalga tu esi kājās. Es nezinu, tas ir. Es nemāku teikt, viņi arī trešdien lido prom, bet ne ar mūsu reisi mēs no rīta viņu vakarā, pa dienu. Tā kā es neesmu, varbūt, ka viņi arī, negribēja, nevar vienkārši, tev ir rītā, tev varbūt jāspēlē, viņiem jāspēlē vai sestdien, vai svētdien, tādā, teiksim, atpazīstamībā, tu nevari tenis salīdzināt ar pludmales volejbolu, lai cik tas ir viens no tiem jauniem atvesinātiem veidiem, kas ir ļoti populārs, no tiem jauniem, pasaulē. Es nenoliedzu, visu cieņu Tīnai, es nesaku, ka viņai nebūtu jānes, viņi ir lieliski. Pie Eifeļa torņa, tas ir viens no tiem jauniem retiem veidiem, jo tādu veidu jau nav daudz būtībā, kas ir atvesinājumi, kas ir radušies, piemēram, kalnu velospēdi vēl ir otrs, kas, pasaulē ļoti populārs, ļoti liela konkurence, to, ko Blūms ir izdarījis, tas ir jau stabili no Atlantas, tagad spēlēs vienmēr ļoti apmeklēts, tur visos kontinentos brauc, labi, Dienvidāfrika brauc, Ziemeļamerika brauc, Austrālija, Eiropa, Āzija mazliet švakāk, bet tomēr brauc. Dienvidamerika ir noteikti. Ja mēs pastamies biatlonu, kas ir ļoti populārs Eiropā, tad pasaulē nav faktiski nekā, ne popularitāte, ne braucēji, ne biatlonisti, Tā kā, tas ir tie atvasinājumi, kas nav tie pamatveidi, un pludmale ir viens no labākiem piemēriem. Vēl ļoti labi dara Olimpiskās spēlēs tieši rugby 7, kas tomēr tur Francija būs no tā pamata, no 15 un tam līdzīgi. Viņi grib vinēt mājās, un Fidži spēcīgi, un tā mazā saliņa, kur vispār komandu veidā varētu vinēt. Viņi ļoti spēcīgi Jaunzēlandi nav vinējuši vēl vīriešiem. Tas arī viņam tas formāts 2-3 dienas, tur 3 dienas, Tagad jau sākās jau pirms spēlēm vīrieši, sievietes, laikam, un otrādi tad ir vīrieši, Viens jau sākās pirms tās pirmās spēles. Tas formāts ir ļoti labs. Pirmās spēles futbols arī sāks jau mājas rīt. 2x7 minūtes, jo lielo regbi, tas nav iespējams. Viņiem pusotru mēnesi vajag, kad viņi tur spēlēs. Labi, tur būs mazliet mazāk komanda, bet vienalga, jo tur būsim godīgi. Tāda atjaunošanās kā regbijā lielajā nav nevienā sporta veidā, ne futbolā, ne riteņbraukšanā, ne hokejā, ne tenisā, nekur. Jo tur ir pirmkārt jāskrien tikpat, laukums ir pat lielāks ar ieskaitu, un kādi ir visi tie, visas tās grupu cīņas un visas sadursmes, kā saka, regbijā tur faktiski, ja viņš neceļās kājās, tad viņš tiešām nevar piecelties. Un kas tur notiek pēc tās 3. 4. spēles, kādi ir tavu kauli, tur nevar vienkārši to turnīru izspēlēt. Tad tur 8 komandām jābūt vispār 3 mačiem. Māri, par 3 cilvēkiem es gribu vēl nedaudz parunāt. Mēs izrunājam par basketbolu, mēs izrunājam par pludmales volejbolu, par Aļonu, ka tur var izšaut un var kaut kas sanākt.
Bet ir vēl tie 3 ļoti interesanti. Vienam tu jau pieskāries, tad kalnu riteņbraukšanā Blūms. Jā. Viņš stabili iet uz augšu. Pēdējos gadus viņš ir pasaules elitē, pasaules 10. Tur ir iespēja pie kaut kādas sakritības aizķerties uz kaut ko vairāk kā 10. Kā tur ir tas veidā? Es ceru, viņam ar to pirkstu, viņš pastāvēt nobrauc Latvijā vēl pat to čempionātu, protams, uzvarēja, it kā sadzīs, jo tam pirkstam... Kas viņam pa traumu? Viņš salauz pirkstu krītot tur uz tā. Kājai vai rokai? Ne, rokai. Bet tur ir visu laiku tas triceklis. Tu nevar ar pusotru roku noturēt ar 2 pirkstiem, jā. Bet tas jau tagad kārtībā, viņš pat tikko teica intervijā aizbraucot, kad it kā labi atpūties. Viņš ir jau tagad reitingā jau 10. vai 2. 10. Tur ir mazliet sašaurinās tas, ka šveicieši tur nav 5, ja tur pa 3 var braukt un tā, vai francūži. Viņš jau pirms gada arī brauc tā jaunā trasē, bet to trasi iekārto tas pats Dienvidāfrikāns, kas iekārtoja arī iepriekš tur gan Rio, gan Tokijā. Ja? Nereāli smagas trases. Jā, protams, tur viss mākslīgi akmeņi un tas, tur arī jābūt īstā brīdī, jāiet prom, bet, protams, tur mazliet savādāk. Tur varbūt tā 8. aprīļa, kad tur aiziet tāds kā Pitkoks, kā viņš aizgāja iepriekšējās spēlēs Tokijā, tu vienkārši nevar paviet līdzi. Vai Van der Puls ir tāds pats tur, ja? Tikai tas toreiz nokrīt pirmajos apļos, ja? Francūži, tur kāpēc, ka tur būs ļoti daudz spēcīgi, tur jābūt īstajā brīdī. Es domāju, ka tur arī nevajag pārķert, jo varbūt, kur tie daži vai šurters vecais kaut vai, ka tu nevar, bet tev varbūt jābūt tur, ka tu varbūt te nākamajā, ka tu var kaut kādu sešnieku cīnīties. Tas ir tur arī veiksmi, tāpēc, ka tu var nokrist. Tev var priekšā nokrist, tu pat zaudē un tu netiec vairs klāt, un trešais tev var izšaut kaut vai riepu, pārsist tā biežāk nevis izšaut, jā, un tur tā tehniskā zona tu nevar apmainīt, kurā katrā brīdī tur kaut kādā kalnā, jā, tur, tā jau bija, es atceros, ka tur iepriekšējās spēlēs vai cinkam vai kam bija tur, kas ir labs, jā, tur jā, ja tev tas defekts rodās kaut kādā tur, kalnā braucot lejā. Tur ir viena sacīkste un viss, ja? Tur nav tā, ka tur ir kaut kāda kvalifikācija, ja? To brauc kaut kādi, visi kopā startē. Es skatījos tos mačus kaut kādu 1:20 parasti ir vīriešiem, jā. Labi, Māri, vēl 2 sportisti, manuprāt, sportistes, kuras ir izcilas, varbūt Latvija atnesīs ļoti daudz nākamajās spēlēs, varbūt ne uzreiz Parīzē. Tu zini labi par BMX riteņbraukšanu, mums ir Veronika Stūriška, jaunā meitene, kas tikko ir pabeigusi Jaunpiebalgas vidusskolu, tikko vēl bija sižets par to, kā viņa saņem diplomu. Viņa ir kaut kas neparasts, kaut kas tik unikāls. Kā tu redzi viņu? Jā, tik unikāls un neparasts, kas varētu būt laba uz, kas tam mums nākamās Los Andželos, laikam, jā? Jā, bet būsim godīgi, tagad 18 gadu tā pārēja uz U23. Pat jau nebija tik vienkārši, arī tur viņi kaut ko vinēja, bet arī kaut kad pat nenobrauca, un viņai tas Mārša Strombergs stils, ja mēs atceramies, kā brauc Strombergs ar izcilu startu, viņš aizgāja priekšā, un tad viņi praktiski nenoķēra. Viņš bija tehniskā daļā ļoti arī spēcīgs, ja? Neizsitās, bet viņš nebija tāds dudējbraucējs tipi, jo dudēji var aizbraukt pa 4. 5. vietu, tur kāds krīt, sadurās dudēji, tur, kurš pēc skata nav nekāds spēka mitriķis, ja? Viņš tāds ne augumā, ne svarā, nekas, un viņš izlien, cik viņam tie pasaules čempionu tituli bija. Labi, tagad ir jau citi francūži nedaudz labāk, ja? Bet viņš nav, un Stūriški tāda pat, viņi brauc pa to priekšu, un iepriekš salīdzināja, ka viņu 18 brauc pat ātrāk nekā sievietes, ja to pašu trasu, trasa ir pilnīgi tāpat, bet tas ir savādāk, ka viņi aizbrauc priekšā, un cita lieta, ka viņi netiek priekšā, viņi netiek vēl garām. Es viņu atbalstu un visādi citādi, bet es esmu reālists, jo ar sievietēm tur tomēr tagad ir saka, ka ir un tāpat posta, tagad Vilabija sieva, ja. Tur ir daudz, ja, un patiesībā viņi termiņu zaudē, pat Latvijā vēl Vinetē Petersonē, bet lēmums jau pareizs, viena vieta, un perspektīvas labāk arī cepur nost Vinetē, bet labi, nebūs viņa tai finālā. Bet es domāju, ka finālā ir 8. Ja, tur ir labi tikt pusfinālā, jo pusfinālā ir 16 no tām 24. Tur tagad ir jauns formāts. Pirmā dienā beigās vēl cerība brauciens, kur 8 brauc no tās 13. vietas līdz kurai tur sanāk līdz 20. Ja. Un tad 4 vēl tiek te pusfinālā un 12 uzreiz tiek. 4 un 4. Kā tur pēc tam. Jā, 4, 4, 4, 3 pa 8. Kad ir jauns formāts, un tagad viens papildus, tā kā fināls tajā pēdējā. Un tad tu tiec pusfinālā, un tad atkal 3 braucieni, pa 8, un 4 tiek finālā. Tur kaut kāda krīt, tur skaita summa, ja tu nedaboni traumu krīt, tu jau var atkal 2 dabūt tos punktus. Jo mazāk punktu, tur jau labāk, tur ir vieta 1, 2, 3, ja. Bet būsim godīgi, es domāju, viņa tiks pusfinālā, tas būs labi viņai. Fināls tas būs jau super, bet, labi. Un zelta medaļa būs vēl labāk. Jā, bet, ir kaut kāda robeža. Tā kā Pakona brauc arī iepriekš tā kolumbieta, ja, tur vienalga, vai tur Smulders, tu saproti, tur ir tas tā taktika, kā tu brauc. Ja viņi brauk tā kā Dudē, tāda taktika, ja.
Bet Kīmanam līdzīgi. Kīmans saka, paņem no 8. vai Strombergs varēja paņemt no 8. līnijas, kas ir grūtāk. Bet, protams, labāk nekā no vidas, jo tev tomēr no vienas puses tev nevar izsist. Jo daudz kas atkarīgs arī ne tikai no tevis. Tev pirmā virāža uzskrien virsū nogāz, kas par to, ka tev diskvalifikācija man jau par to medaļu neiedod. Tur var tajās iepriekšējās kārtās, līdzīgi kā šortrekā, tev vēl var iecelt tajā, bet finālā tev neiecels piedestālā. Tur ir tikai viens brauciens. Teiksim, olimpiskām spēlēm var jau teikt daudz ko par BMX, bet Latvijā tās trases arī daudz puikas brauc. Pasaulē ir Eiropā ļoti daudz, un vispār arī pasaulē ir Dienvidāfrika, taču ir Dienvidamerika, tāpat ir Dienvidāfrikas Republika, tāpat ir Austrālija. Brauc taču visur Amerika, ja, un tā puikām jau nav tik traumatiski. Viņi nelec tik augstu, viņi nebrauc no 8 metri. Un, teiksim, labi, ikdienā, ja tu tur vajag nesekot, tur pasaules kausa un kas un tam līdzīgi, un televīzijā kādreiz tur ir tie sižeti, kādreiz nav, bet olimpiskās spēlēs, es domāju, viens no fināliem, tas ir viens no tādiem nervus skutinošākiem fināliem, tīpaši, ja tavējies ir. Tas ir, Parīzē tā trasa ir nedaudz īsāka, skatījos, kā viņi brauc tos testu mačus, tur kaut kāds 32, pat 3 sekundes, parasti 38, ja. Iedomājies, tur viens brauciens, un viss 8, viens. Tur iedomājies, kas tev tur darās, kā tev sirds daudzās tur augšā. Un tie 8 metri, tu jau kā no Vidzemes noteikti esi Valmierā bijis, ka mēs to Eiropas čempionātu rādījām, mēs tieši komentējām pie tās 8, ja, kad tu skaties uz leju, zini, televīzijā izstāst, labi, ir stāv, bet tu tā skaties lejā, tas līdzīgi, kad tu aizēji uz treku, kas ir riteņbraukšanas klasika. Trekā, kad tu pie virāžas, ja, 45 grādi, 43, varbūt tagad 43 laikam. Tā ir siena vienkārši, ka tu brauc tajā televīzijā, tu jau neredzi, bet tā jau viņi arī bremzējās un uzņem, jo trekā jau nav bremžu. Nav jau ātruma pārslēga, gan nav trekā. Tu jau uzliec kādu zobratu priekšā, tā tu brauc tajā vienā, to uz otro, teiksim, uz otru kārtu mainīt vai trešo, bet bremžu jau arī nav. Un tur tā siena, tur fantastiski, tur fantastiski iet, 250 metri jau tikai tas stāvums ir nenormāls, tas leņķis. Un tāpat ir tas starts, ja tu paņem to startu, un tāpēc ir tā nianses par to Rio, kad viņam bija tas pavējš, bija liels vējš, un viņi met pa tālu. Viņš nevar sākt lēnāk. Viņi met pa tālu, un līdz ar to viņš izsitās jau vienmēr tajā, kur tie pirmie pauguri. Ja. Tu par Strombergu un Rio spēlēm. Jā. Un tā bija faktiski tā nelēma. Ja bija liels vējš, pats tur bija klātienē, komentēja, un viņš jau nevar braukt lēnāk, jo tas nav viņa stils. Viņš ir diezgan liels, smags, un viņi met pa tālu, viņi uzmet pa tālu. Tā tehniskā daļa jau tā, ka tu pirmo to izmet, ir ļoti svarīgi. Mums jau tā liekas, ka tas nav svarīgi. Ja? Ceļš tā pirmā daļa un līdz tam pirmai virāžai. Tur jau pēc tam mazliet izsijājās, protams. Pēc tam jau ir tīrā tehnikas lieta, ja tu brauc. Tur jau nav vairs tāda leciena, bet tie pirmie un viss, viņš visu laiku pa tālu, viņi met virsū ne te vietā un kaut kā tā. Viņš jau, protams, ka bija arī spēcīgs tad. Es jau nesaku, ka viņš tur vinētu, bet būt finālā tur visādi varētu būt. Viņam ar nerviem jau Mārim bija viss kārtībā. Es domāju, ka viņš bija viens no visizcilākiem, jo kā tik nebija tie amerikāņi, tas pats Vilobijs, kas tagad ir ratiņkrēslā, diemžēl. Tas Vilobijs taču arī tur beigās vinēja praktiski visvairāk pasaules kausus un čempionāts, bet kā bija olimpiskās spēles, tā pļuka. Viņš arī bija tāds mazliet pārgalvīgs, pārdeg un treniņā toreiz sastās un salauz mugurkaulu un palika uz ratiņiem. Bet tā viņa draudzene tagad sieva, Alice Post Vilobija jau brauc no Austrālijas. Tas ir viņa ir amerikānis, viņš jau sāk. Mārija, vēl viena, manuprāt, ārkārtīgi neparasta sportiste, super talantīga sportiste ir valmieriete Agate Caune, 5000 metru skrējēji vieglatletikā. Mums kaut kas tik neparasts talants, kāds ir viņai, ko viņa spēja konkurēt ar Āfrikas izcilniecēm. To mēs redzējām iepriekšējos gados. Protams, mēs nezinām, es nezinu personīgi, kādā viņa kondīcijā tagad uz šīm spēlēm, vai viņa veseli bija tur kaut kādas problēmas iepriekš. Varbūt viņa arī var izšaut? Varbūt, bet vairāk tāpat kā Veronika Bonika Stūriša, kas domāju pēc 4 gadiem. Viņi pa jaunu, es zinu, ka puiši mums tur treneriem runāja un taisīja sižets, ka viņi ir tik apzinīgi un tik daudz trenējās, ka cilvēks aug un viņai tomēr jābūt ir vieglai. Tur nevar gargbalnieks smags būt, viņi visi ir viegli, un, jā, bet tā lieta, ka tie kauli aug, jā, un gūžas aug un viss aug, un tur tās slodzes ir milzīgi liels, un tur mazliet viņai, man liekas, ka treneris lika piebremzēt, jo tas var atsaukties ļoti nākotnē, jo, tu saproti, viņai jau nav nekāda tauku slāņa, ja nevar būt, ja, un tas ķermenis aug, tā kā tu esi jau pilnīgi, es nezinu, tur 18 gadi, tā kā, būsim realisti, ja, ka šais spēlēs vēl ne. Tāpat kā, jo tagad jau Eiropas čempionāts ir parādīja, kad
Viņi nebija jau īpaši trenējusies to pusgadu, un tomēr tā konkurence ir cita. Bet, protams, tas ir tā, patīkam, ka tāda mūsu paša meitene ļoti neparasta. Un izaugus tāpat, tas ir līdzīgi, kā Patrīca Eiduka, jā, ļoti līdzīgi tādā veidā, kur mums nekad nav bijis, un kur ir tāda pasaules klase, ko mēs varam gaidīt. Tie tomēr ir tādi, vieglatlētika, vienalga, labi, nav 100 metri, kas, protams, ir visprestižākais vai kas, 10 ciņi, bet, tomēr tas ir klasiskās distances un tā konkurence ir milzīga. Pēc tam tur nāk klāt Āfrika, kas, teiksim, varbūt daudzos tehniskos veidos ir mazāk, bet, tieši skriešanā garās distances tas ir klāt, un visi ir briti, jā, tur spāņu, spānietis, un tagad ir otrādi, mums nav soļošanas prakses. Māri, tavs emocionālākais brīdis iepriekšējās 15 olimpiskajās spēlēs. Kas bija tas tev, kad tev nobira asara kādā brīdī? Tev salūza sirds vai tev bija tas ārkārtīgais lepnums? Viens no emocionālākiem noteikti ir atspoguļots arī Toma Grēviņa miksējumā. Jā. Tas bija laikam Pekina toreiz, ne vēl Londona. Jā. Par Strombergu uzvaru. Jā, protams, jo tas ir vispār tas 36, 8 sekundes, un tas ir pirmā reize, un tu vēl nezini, un atklāt sakot aizbraucot, tā grūti bija pateikt, kas ir vispār stiprāks, vai Ivo Lakučs, vai Artūrs Matisons, kas bija pasaules kausa ar posmu vinējis super, laikam, Spānijā, vai Strombergs, kas bija ļoti labs, bet pakis jaunākais no viņiem, jā. Tas bija, tur daudz brīžu, jau ne tikai. Es atceros, kā es 5:30 no rīta kliedzu skaļā balsī priekuļos dzīvoklī, kad Strombergs vinēja, tu komentēji. Tas bija kaut kas neiespējams. Arī, jebkurš ir tas baskets, viss kā tas viss tur savijās, ka tie serbi tur zaudēja pusfinālu, kas mums būtu laikam vissliktākie, ja viņi vinēja visas spēles uzreiz bija pusfinālā, ja viņi nespēlēja ceturdaļu finālu, kad tam Krievu vienam tam sportistam saplīst tā čība, iedomājies viņam tā lielākā aina, nav jau tā rezerves čība, lai tu pēc 5 minūtes iedot, viņi tad palikt rietā, tur jau nezin kā beigtos, un tomēr, ja tev nav tā minūte, minūte, varbūt spēles laikā pa 3 sekundes, bet reālā laikā tā minūte 2, tur tas temps ir tāds, ja Tur arī viss sakrīt. Es tur nebiju klāt, jo es biju aizņemts, bet es redzēju tieši dzīvi, ja es biju uzlīdis. Jebkuram, vai arī manā veidā, ja, es nevaru neatcerēties tur, kā Nadals vinēja olimpiādu, vai tīpaši olimpiāda tagad otro reizi būs lielā Grand Slam arēnā, kā Vimbldonā vinēja Marejs un Maiņieks un dabūja bruņinieku titulu. Federer vinēja, kā saka, vienos vārtos. Toreiz vēl līdz 3 setiem bija, tagad ir tikai no 3 līdz 2, ja. Kas arī bija kaut kas fantastisks, jo tu komentēji un viss tur, lai gan tieši no Vimbldons, jo tur, saka, ļoti dārgi maksāt, ko mēs no tās IPC komentējam. Ir katrā, kā tev nebūs katrā, tev tur vienalga, vai tur ziemā tev tur iet, tur tas veids var būt maz, bet tavējies stāv uz piedestālu, jebkādi tādi sasniegumi, un ne tikai tavēji. Vēl viens no lielākiem, ko es klātienē bijis pirms 20 gadiem, LeBron James debijā, ja? Tagad viņam būs jau kuras spēles, viņš ir čempions, bet toreiz, kad viņš bija jaunais, talantīgais, tad patiesībā viņš nedaudz izgāz to pusfinālu maču, un es biju ar Argentīnu. Praktiski viss tā zāle bija, neskaitot Amerikā, viens Atēnās pa Argentīnu ar Ginobili, ar Skolu, ka viņi vinēja, ja? Un finālā, protams, viņi vinēja to Itāliju, bet arī vēl bija jāsaņemās, ja? Un tad, kas tur notika? Viņi visi saliec uz to sekretariātu galdiņu, visi tur dejoja, viss tas galdiņš tur sagāzās, viss to vairs laikam nerādīs, nezinu. Visi tie lielie datori vēl bija lielāki. Jā, bija lielāki monitori. Viņam tur salika, cik tur tos 1000 sodu, bet, protams, rezultāti jau nevar anulēt. Protams, viņi vinēja. Kas tur notika? Tas bija fantastiski, ka viņi taisīja. Viņi tik gudri spēlēja. Ginobili tur varēja samest praktiski visu, bet viņi arī vienmēr treneris ļoti gudri nomainījusi ceturtdaļas beigām vienmēr uz kaut kādu pusotru minūti, tad tie jeņķi pienāk klāt. Šakals samet uz Skolu, viņam viss tur, kas spēlēja. Ja? Bet LeBron viņi darīja tā, es vēl kā šodien atceros. Viņš likt met sodu. Kā viņš iet, viņam taisa sods, viņš met kaut kādu 1-1 parasti, ja? Un, zin kā, 1-1 tomēr nav tas, kas 2 no apakšu. Viņi uz tiem sodiem vispār, tie amerikāņi kaut kā nemet tos sodus, viņi neļauj tos trīnīšus tā mest jau pašmet. Un, protams, tad amerikāņi uzbruka vairāk, viņi taisīja ļoti daudz tos sodus, bet tā, lai tev nebūtu pašam 5 mainoties. Un tā es atceros, tas Lebrons arī, viņš tos sodus, tajā laikā, tā, un tomēr, ja tu tur visu laiku 2 vietā dabū un 1, ja kaut vai, ir sliktāk, bet tā bija tas viens no lielākiem upset, kā saka angliski, olimpisko spēļu vēsturē. Tā nebija, protams, Barcelonas komanda, un varbūt arī nav šī komanda, ja? Šī ir ar pēc vārdiem nenormāla komanda. Kā arī es vēl gribu dabūt medaļu pirmo un vienīgo reizi, ja viņš nav spēlējis, Džeimsam ir it kā jau, ja?
Nu, tomēr tur ir vārdi savāki, bet nav, piemēram, Brauna nav, ja, kas bija vērtīgākais fināls. Nu, bet tur tāpat ir no Bostonas. Bet tagad to Vāciņu vinnēja knapta, viņi tur Serbiju vinnēja, kaut ko. Zin, Francija būs ļoti spēcīga savās mājās. Un zin, arī tāpat Serbija, tur ar Jokiču, Spānijas, domāju, ka vairs ne. Tāpat Kanāda, jā, tāpat Vācija. Būs ļoti interesants. Es nezinu, ja šī komanda, protams, tā Barcelonas komanda nav salīdzinām ne ar vienu, es domāju, tā Jordans, tur maģiskais Džonsons un tā. Bet, arī tur, ir tādi. Tenisā jau var gadās tā, ka tie lielie, Marejs ir 2-kārtais olimpiskais čempions, tagad viņš tieši beigs, viņš jau paziņoja to, pat šodien. Pēdējais turnīrs. Nadals ar tieši spēlēja vienu no saviem pēdējiem, nespēlēja Vimbldonā, nebija reāli, tagad gatavojās vai būs gatavs. Es nedomāju, ka tik gatavs, jo tomēr līdz es redzēju, baigi vāji izskatījās. Jā, tas ir tam līdzīgi. Tur jau arī tur Puigi vinnēja, atceries, tur savulaik Rosē vinnēja, bet ir vinnējuši tāpat Agassi, ir Serena vinnējuši, ir Kafeļņikovs, kas bija topā, Džokovičs nav vinnējis, viņš šogad vispār neko nav vinnējis, nevienu turnīru. Tieši laiks ir uzvarēt. Viņam arī ir, un tas tagad nav līdz tiem 3 setiem var būt. Alcaraz, tur jau daudz kas Ziners un tam līdzīgi. Tas, ka tur Krievi pielaist, tas man nepatīk. Tie Krievi kopā vispār būšot tikai ar 16 visos veidos. Tur ar 60 viņi kopā tagad, kas ir mainījuši pilsonību. Tur ir Serbijai kāds 7, Uzbekistāna ļoti daudz. Kazahstāna arī tenis. Kazahstāna tenisā jau bija pirms tam, tas bija pirms kara. Tie netika izlasē, tas ir cits stāsts. Bubliks ir Bakīni, Tagad Ševčenko, piemēram. Tas ir cits stāsts, bet tur tagad ir, tur Francijā, kur tik nav. Cīņā ir 19, esot kopā. 19 dažādi, kas ir citās valstīs. Tas viņi tur tā izkliedējās, Bet man nepatīk tas, ka tie, kas bija ļoti lojāli, sabiedrībai, kas bija pret režīmu, pret Putinu, visi krasāk Darika Satkina, kas vispār nevar iebraukt Krievijā. Darika Satkina, Andrejs Rubļovs Kalinskai, Sinēra draudzene, tie atteicās. Bet Rubļovs arī. Jā, un no tiem stipriem palika Medveģevs. Es biju pārsteigts, jo viņš principā ir tāds lojāls, dzīvo Monako un arī tā. Neko tā nav atbalstījis, bet viņš palika, un viņš ir spēcīgs. Iedomājies, ja viņš spēlē finālā, kas jau nav tā. Globāli man nav nekas pret viņu, un otra ir tā jaunā Mira Andreja, tur Kudermetova izspilta tā komisija, neatļauj. Un vispār kopā atteicās arī Hačānovs, kopā atteicās 8, bet tie 3 ļoti lielie, kas Satkina, kas, būtībā viņu arestē, viņa jau nav bijis. Viņa tur lasīja garo interviju, viņa nav bijis. Viņu var arestēt Krievijā, viņa to Putini entās reizes nolikusi, otrkārt viņi ir pārstāv to organizāciju, ko Krievijā gandrīz vai aizliedz, LGBT, tur viņi praktiski nevar, Bet, viņi tā labāk te nespēlē, ko tur tracinās, Tur arī Krievijā ir diezgan tāda attieksme pret tiem, kas brauc ļoti negatīvi. Jā, tā kā, Un Krievija nerādīs olimpiskās spēles, cik es saprotu, tas ir arī kaut kas unikāls. Daudz žurnālisti neielaida, viņi tur brauc, neizgāja ar viņiem ar kaut kādu lojatātes pārbaudu, rakstošos, es domāju, nerādīs jau pirmo reizi kopš Los Angeles, Tā kā, es nezinu, es domāju, ja tā vispār globāli tur pēdējā diena man un šeit un daudz darba, tad tā globāli es domāju, ka spēles ir par lielu. Ir par lielu, daudz par lielu, un es kaut kā, ja es būtu Baha vietā, es taisītu tur, es sadalītos jaunos ekstrēmos veidus, kaut kādu ziemas, kas spēles taisītu tad vasarā, un tur būtu visi skateboard un freestyle, un kas ir ļoti populāri un jaunatnes nenoliedz, bet tas spēles ir tik liela, ka tu tur nevar neviens. Pat ja tev ir 5-6 digitālajie kanāli, ka tu vari rādīt visu tur vienlaicīgi, kurš tev var noskatīties to? Ja viņam visi interesē, tad viņš 2 mēneši pēc tam skatīsies, viņš jau zinās rezultātus. Tu nevari, ja tev interesē tikai basketbols vai vieglatlētika, vai tenis, tu tur noskatīsies, bet to nevar. Sevišķi mazie jau vispār, tas ir pa lielu. Un otrs ir tas, ka tomēr tie sportisti arī tā kā viņiem uztais tur tādu, kas saka, labo komunismu tajā viņa ciematā, kur mūs ir nelaiž iekšā, kur viņi ēd tur vislabāko un tam līdzīgi, viss tur ir, bet dzīvo diezgan tā spartiski, bet tur viss tā ēšana, viss tos zāles. Bet tas arī attiecībā ne jau uz Džokoviču vai to, tas uz tādiem parastiem. Bet naudu nesaņem, Tagad tas ir pirmais, tas ir nopietnākais šķiet konkurence Baham, jo viņam varbūt pēdējās spēles vasaras, Ja neizmainīs, tur jau lasīju kaut ko statūstos, jo jau pirmais maksās tagad no federācijas. Atletikas jau, un ir viens bet ir tagad pēdējā iespēja, viņš vēlāk nevar, jo tur ir tā harta, tur līdz cik tev Sebastians Vieglatletikas starptautiskās federācijas vadītājs, Brits, bijušais olimpietis. Tur ir viņš tagad tikai pēdējo reizi var piedalīties, jo tur tas vecuma cens ir noteikts, un ja tur kaut ko mainis, tur arī es lasīju, jo kad būs tas, viņam var iznākt pēdējās spēles, bet var neiznākt Baha.
Un tas, protams, ir nepareizi, jo tam lielam sportistam nevajag to naudu. Jo tas Džokovičs tur nebrauc dēļ naudas, jo, lai viņam tās airbējas nezinu, cik maksā, 35 000, 50 vairāk viņi nemaksā. Kas ir Džokovičam 50 000, ja? Vai Džeimsam, ja? 30. No gultas nekāpu tādu naudu ārā. Tas jau ir ideāli, bet saprot, tos lielos jau ne, bet tos mazos vidējos, viņš tev atdod, ja, un viss tā nauda, es zinu aptuveni, ja, bet, es arī tik precīzi nezinu, cik maksā par tām tiesībām. Mēs jau maksājam mazie daudz, tur vidēji jau lielie jau miljardus maksā jau. Tad tā viss tā nauda taču ir ārprātīgi. Tas tam klubiņam, kas bāzējies Šveicē, ja, tad bišķiņi dalīties arī ar tiem sportistiem, ar tiem galveniem varoņiem. Viņam ir labi juristi un viņam tas veto, kā saka, tā tirzniecības zīme ir, mēs ar tevi nevarētu gribot uztaisīt olimpiskās spēles, bet es viņu vietā sadalītu, atstāt vasarā visas sporta spēles, protams, klasiskos veidus, riteņu, peldēšanu, vingrošanu. Klasisks ir arī ērēšana no pirmā sākuma. Vai tas ir populārs vai ne, cits jautājums, ja? Bet veids, kas ir visi tie batutu liekšana, kas tagad ir taekwondo, man nav nekas par to veidu, bet vienkārši viņš jau izšķīst tur, Un tad taisa tur to atsevišķi un būs labāk, jo ziema jau tagad nav maza, bet, viņi ir aptverami kaut cik, ja tu var, ziemā tu var aptveni izsekot līdz aptveni, pie televizora vai, klātienē, protams, visur nevar būt, jo tur tāpat ir jābrauc kalni, bet, tā vasara ir pa liela, es uzskatu, jo, ir pa liela, Tu veidi pa daudz, un tad arī iznāk, ka tur viss nav Parīzē, vai Parīze taču ir liela pilsēta, piemēram. Ziemā tas skaidrs, ka nevarēs būt tur, kur ir kalni, tur nebūs nekad ļoti daudz iedzīvotāji, vienmēr tur hokejs un tie būs kaut kur tālāk. Tas manās pirmās spēlēs, kas gandrīz ideāls ziemas Lillehammerē bija tāpat, Hamārā bija tas atcedošana, un tur Lillehammer, tur hokejs un kalni Kitfjell tālāk, bet nav jau tur ļoti liela tie attālumi, ja. Attāluma ziņā arī nebija tur Soči slikts spēles attāluma ziņā. Vancouver nebija slikts ar Vancouver un Whistleri, ja. Ir bijis, protams, ka ziema arī, Salt Lake City kā sliktais piemērs, tur ļoti tālu, tur uz vienu vai otru pusi, ja tur kaut kur, ja vispār, vissliktākās spēles vēsturē, kur es esmu bijis, hauss bija vislielākais, bija Atlantā. 96. gads. Tas bija, to es nevaru izdarīt. Tur viss bija, tur viss transports, tur nebija jau vēl tās navigācijas, tur viņi maldījās, tie šoferi saņemt no visas Amerikas, viņš brauc pēc tās kartas, neko nezinu, brauc uz Olimpisko stadionu apmalnās, viss labi, ko uz mēģinājumu tas bija. Tur bija fantastika, tur bija 3 reizes jāpārsēžās, mēs braucām tur uz katriem mačiem kaut kā 2,5 stundu bez maz vai, tur iedomājies, tu 5 stundu jau brauc dienā, bet tas ir kaut kādā apkārtnē, ne jau tu tur brauc milzīgi tālu, tur viens tev jāgaida, tad tev jābrauc uz kaut kādu mezglu ārā, kaut kā 38 grādi, tur tev kāds tāds tas lietasargs saules nolikts, tad tur gaida, tur Atlanta bija, šausmīgi, arī tas ar visu to, viņiem arī to drošību bija tas sprādiens te Olimpiskā parkā, ja. Kad tur mūsu arī nosēdēja Gudulis Gunārs un tas viss naktī autobusu, ja, viss pēc tam tur ielēnas, viņiem bija jābrauc mājā pēc dienas grāmatas 1 un tad notika un viņi visu nakti tur nosēdēja. Pat nelēdz toli. Jā, tur tā, tas bija... Tas bija ārkārtas gadījums. Tās spēles kopā nebija ārkārtas, jo un kopš tā laika, starp citu, nekad Olimpiskās komitejas tas šefs beigās nesaka tos tradicionālos vārdus. Šīs bija visu laiku labākās spēles kopš tā laika, vairs nesaka, jo vienkārši tad, kas tur bija, laikam Samarančs, jo Roka vēl nebija Samarančs, man liekas, jo tur nevarēja vienkārši to pateikt. Tas nebija iespējams, jā. Tur viss tur kavējās, es vienreiz neizbraucu uz ērēšanu, kur šitais mūsu Klimeņķevs, es nevaru, tur 2,5 stundu jābrauc, es jau tā 4 stundu iepriekš aizēju, neatnāk tas autiņš, viss tur lecis gaisā, takas nebrauks tais laikos arī, tur vispār nesamaksās, ja. Nē, tur bija vispār fanti, un tad kopš tā laika vienmēr saka, šīs bija tur siltuma spēles, vai šīs bija, tur draudzības, vienalga saka jebko, bet nesaka, ka šīs bija labākās, jo tu nevari visu laiku melot, jo tev kaut kāda robeža, nevar visu laiku būt labāk, un tad tām, kas nav labākas, tu neteiks, ka šīs bija labākās, bet agrāk jau līdz tam teikt, šīs bija visu laiku labākās. Māri, es tev kā bijušais kolēģis, kā viens no skatītājiem, viens no tiem, kas tevi skatās 30 un vairāk gadus, saku tev milzīgi paldies par to darbu, ko tu dod mums, un tu atdod tās emocijas, mēs to ļoti, ļoti novērtējam. Vēlreiz liels tev paldies, un lai tev brīnišķīgas olimpiskās spēles, lai mums ir skaistas emocijas, un priecāsimies, ka mēs varam ar savu valsti pārstāvēt. Jā, paldies. Vēlreiz. Paldies, Māri.